nonākot mežā, bieži vien galvenais jautājums ir, ko tagad tālāk darīt. Tādā drūmā atkušana dienā kā šī mēs varētu labi pavadīt laiku, guļot, lasot, atpūšoties, bet jautājums kur? Un tad šeit ļoti labi noder tāda lieta kā šūpuļtīkls, jeb guļamtīkls. Un tad tūliņ es parādīšu, kādā veidā mēs varam viņu lietot un kā mēs viņu varam uzlikt, lai viņš ir darbināms. Vispirms paņemam viņu no somas. Šis tīkls varat jau nopirkt dažādos veikalos, dažādas tīklus, bet šis ir tāds, ko es uztaisīju pats. Tas man prasīja 2 dažādu veidu striķus un 2 brīvus vakarus, kur laikā es to visu uzpinu. Viņš ir ļoti labs ar to, ka, kā jūs jau redzat, viņš aizņem ļoti maz vietas. Es viņu varu ietūcīt somā, turpat vai bezmaz kādā lielākā kabatā varētu ielikt, un viņš gandrīz neko nesver. Toties ir ļoti ērts un var gulēt pa nakti, ko es nevienreiz vien esmu arī darījis. Nu tad tā, ko mēs ar viņu daram? Atsienam vaļā mezglu, ar kuru es viņu esmu sasējis. Un tad pirmā lieta, šo mēs varam uzvērt uz elkoņa, lai viņš mums nemūk prom. Un pirmā lieta, kas ir jādara, ir tagad brīvais gals jāpiesien pie koka. Parasti es to daru tā, ka es vienreiz apmetu riņķī. Ja es redzu, ka man garums pietiks, es varētu arī apmest vēl otro reizi. Un šajā vietā es parasti sienu rēvmezglu, kas ir burētāji. Zinat, par ko ir runa? Pārējie es pēc tam parādīšu smalkāk, bet te derētu, protams, arī jebkurš cits mezgls, ka tikai pēc tam jūs viņu varat dabūt vaļā. Jo ir viena lieta pilnīgi droši, viņš būs kārtīgi savilcies pēc gulēšanas. Nu, un pēc tam mēs viņu tinam vaļā un stiepjam uz kādu koku tādā attālumā, lai mēs viņu varētu pēc tam labi lietot. Tagad, kad mēs esam aizstiepuši tīklu līdz pretējiem kokam, ir ļoti svarīgi viņu novilkt kārtīgi. Jo šis tīkls viņam patīk, ka viņš ir stingri nostiepts, un tad ir ērtāk gulēt, neizlietas muguru tik daudz. Tas, kā mēs viņu novelkam, ir, kad mēs paņemam ar abām rokām un velkam pretējos virzienos, kārtīgi nostiepjot. Un, ja man būtu garāks tas gals, es viņu vēl nostieptu šitā. Un aptīt vēlreiz ap koku un tad taisīt mezglu. Bet tā kā šobrīd man tas attālums starp kokiem ir pārāk liels, es iztikšu tāpat, un tagad es taisīšu šo mezglu. Tāpēc man ir ērti, ka man ir 2 gali blakus. Sākumā uzsienam vienkārši tādu, kā mēs kad zābakus sienam. Un tad taisam pretējo. Ir ļoti svarīgi, varat papētīt par mezglu siešanu materiāls. Svarīgi ir, ka tas ir tas pats virziens tam mezglam, un ka viņš šādā veidā iziet cauri, tiek novilkts. Ja jūs baidaties, ka viņš varētu iznākt ārā, šeit var izvērt cauri vēl galu, tas ir droši, man nekad nav gadījies, ka viņš kādreiz nokristu vai atsietos. Nu, tīkls ir nostiepts. Kādreiz prasās viņu vēl iesaisties, pastaipīt un tad vēlreiz savilkt ciešāk, tad ir vēl labāk. Tagad vēl par to, kāds tad izskatās tas tīkls. Varat redzēt, ir 2 kārtīgi striķi, jeb gali, sauciet kā gribat, un pa vidu ir no mazākiem, tievākiem galiem, jeb līnēm, uzpīts tīkls. Patiesībā interesanti izskatās daudz sarežģītāk nekā ir. Es nekad mūžā nebiju neko tādu taisījis, bet pa 2 vakariem es viņu uztaisīju pats, visu sapinu. Nemaz nebija grūti. Tā kā tas izskatās tiešām sarežģītāk nekā ir, tāpēc ļoti ērti. Un beigās, tur, kur tīkls beidzās, tur tās tievās līnes iet vienkārši paralēli. Resnie gali turpinās līdz pat kokam, un tie, kas nes visu lielo slodzi. Un šeit šīs te tievās līnes, viņas sajiet kopā uz vienas cilpas, ko es uztaisīju uzsienot pāžtēku,
Tas ir šīs te mezgls, lai tā cilpa nesavilktos. Šeit viņi sasiet kopā visi. Un šeit es vienkārši paņēmu ar pavisam tievu diegu piebenzelēju klāt šo te trešo resno galu, kur ir pārštēks. Piebenzelēju viņu klāt šī tādā veidā pie diviem resnajiem galiem. Tā man viņš turās fantastiski labi. Šie te resnie gali, viņi visā garumā ir nostiepti no koka līdz kokam un uzņemās lielāko svaru, turot sānus un turot nostiepumu tīkla šķērsvirzienā. Bet šīs te līnes es nostiepju un tīkla garaņvirzienā nostiepumu regulēju ar šo te galu, kas ir uzsiets ar aizturštēku. Tas nozīmē to, ka es šādā veidā viņu varu bīdīt uz priekšu atpakaļ, bet tad, kad es ieguļos iekšā un viņš ar smagumu tiek vilkts, viņš nekustās ne pa drusku. Un tas tāds labs mezgls, ko šeit var lietot. Nu, tagad ir laiks ieņemt vietas. Labā lieta ir, ka var sēdēt šādā veidā, ir tīri ērti. Patiesībā var pat sēdēt šķērsām, teiksim, pusdienojot ļoti normāli ir. Un var izstiepties gulēt visā garumā. Var mierīgi gulēt uz muguras, var ļoti ērti gulēt uz sāniem. Un labā lieta ir tā, ka lai kā arī gulētu, izkrist guļot no šāda tīkla tikpat kā neiespējami. Jo šīs te sānu gali, viņi tā apņem, ka tu vari zvalstīties, kā tu gribi, tu nemaz netiec ārā. Un šāda gulēšana, es teiktu, nav pat ne ar ko neērtāka, kā jebkurā normālā gultā. Šobrīd man drusku presās spilvens, bet to var atrisināt ar somu, paliekot to zem galvas. Nākamais jautājums ir, ko darīt, ja līst lietus vai sniegs, vai vienkārši gribās palikt ilgāk, teiksim, palikt pa nakti. Es ieteiktu kaut ko dabūt sev virsū, jo man ir gadījies pamosties kādreiz nakts vidū no tā, ka es esmu slapš, jo ir sācies lietus, kaut nebija gaidīts vakarā. Izskatījās, ka mākoņi nav. Tāpēc atkal var pirkt kaut ko dārgu un ražot, var dabūt ļoti vienkārši gatavu pats nopirkt 3x3 metri tādu kvadrātu plēvis. Vēlams, lai viņi ir kaut kādā veidā aizsargāts pret ultravioletiem stariem, tad viņi ilgāk turēs, kaut arī mežā tā nav liela problēma. Un uztaisīt tādu interesantu uzparikti. Es tagad parādīšu, kā viņu lietot. Nostiepjot sev pāri tādu tentu, mēs varam dabūt gatavu to, ka mēs varam gulēt tiešām stiprā lietū sniegā. Man ir gadījies apsnikt tā, ka neredz neko vairs riņķī. Un apakšā ir perfekti, nav nevainas. Un ja vējš nav ļoti, ļoti stiprs, kas mežā nemēdz būt, tad pilnīgi pietiek ar šo. Un vienīgais, kas ir nepieciešams vasarā, kad ir daudz odi, prasās ielīst guļammaisā un uz galvas guļammaisam pāri tai atverē uzmaukt tādu, tā kā cepuri ar moskītīklu makšķerniekiem parasti tādas tirgo. Ļoti labi var gulēt visu nakti, nekāda vaina, neviens otrs netraucē.
Nu, šitā var gulēt ļoti ērti pie nosacījuma, ka ir silts, labi elpojošs apģērbs. Ziemā un vasarā nekāda problēma. Ne lietus, ne sniegs netraucē. Ļoti bieži gadās redzēt kādus meža zvērus. Gandrīz katru otro reizi var teikt, ka es esmu mežā iznāk kādu redzēt, neskatoties uz to, ka tepat netālu ir pilsēta. Un šādā vietā pie nosacījuma, ka ģimenē ir 4 mazi bērni, tie, kam tas ir, sapratīsiet, cik milzīga vērtība ir šis lielais baltais klusums, kas ir riņķī. Tu vari gulēt, atpūsties, domāt, lūgt, lasīt. Var paņemt līdzi kādas pusdienas. Un pilnīgi grūti iztēloties, ka varētu šeit izgudrot kaut ko vēl labāku. Vienīgais tādā dienā kā šī tas nebūtu aktuāli, bet ja ir sals, tad ir vērts padomāt, ko ņem līdzi ēšanai. Man reiz gadījās, ka es -12 grādi, kāda tajā reizē bija paņēmis līdzi mandarīnu un maizītes ar gaļu. Un tad, kad es pēc kādām stundām izvilku savu mandarīnu ārā, tad varat iztēloties, viņš bija ļoti līdzīgs akmenim. Un neko vairāk kā ar akmeni arī ar viņu nevarēja iesākt. Maizes dara vēl dažādas lietas, kas nesasalst ragā, tad, kad ir mīnusā temperatūra. Tas ir ļoti labi. Šī ir lieta, ko es iesaku visiem. Reizi nedēļā paņemt vienu dienu, burtiski vienu sabatu. Ieslēgt telefonu, bet precīzāk neslēgt iekšā no tā brīža, kad tu pamosties. Aiziet mežā, atrast šādu vietu, lasīt, lūgt. Ziniet, interesanti. Es kādreiz satieku cilvēkus, kuri saka, man baznīcu nevajag, tāpēc, ka Dievu jau var lūgt arī mežā. Un es kā cilvēks, kuram vajag draudzi, kurš, tāpat kā jebkurš cits mirstīgais, tas ir tikai laika jautājums, ka mēs krītam, ja mēs paliekam vieni paši savā garīgajā ceļā, ja mums nav brāļa un māsu riņķī, kas mūs tur, un caur ko Dievs mūs var koriģēt. Bet kā cilvēks, kuram vajag draudzi, es saku, interesanti, ka tie cilvēki, kas saka, ka Dievu var lūgt arī mežā, viņi bieži vien to nedara paši. Un, ja arī dara, tad varbūt reizi mēnesī vai pat reizi gadā. Un, atvainojiet, bet kādas varbūt attiecības tev ar kādu personu, šie gadījumā Dievu, kuru tu satiec vai ar kuru tu runājies reizi gadā, iztēlojoties ģimeni vai laulību, kurā vīrs ar sievu runā tikai reizi gadā.